Sveicināti, godātie skatītāji! Valstī aizvien aug pieprasījums pēc veselības aprūpes pakalpojumiem, un kas šajā ziņā apgrūtina veselības iestāžu darbu, kas bremzē uzdevumu veikšanu un kā tiek vērtēta arī jaunās reformas valdības, ja pareizi izteicos, veselības aprūpes sistēmā. Kā tiek vērtētas jaunas reformas veselības aprūpes sistēmā, precizēju, un par to sarunāsimies tūdēļ plašāk, un studijā šobrīd ir SIA Jelgavas klīnika vadītāja Kintī Barlotī. Sveicināti! Tātad sāksim arī konkrēti ar konkrētu jautājumu, kas šobrīd notiek ambulatorās veselības jomā klīnikā, un varbūt pievelkot klāt arī, teiksim, Latvijā. Būtībā mums kopumā ņemot tagad ir ļoti aktīvs darbs, jo cilvēki meklē mūs, meklē pierakstās, meklē, kurā vietā varētu vispār atrast šos pakalpojumus. Mēs, protams, cenšamies tos izpildīt. Un, ņemot vērā, kad esam ambulatorā aprūpē viena no galvenajām klīnikām Zemgalē, tad attiecīgi brauc pie mums ne tikai no Jelgavas, bet arī attiecīgi no Rīgas visvairāk pacienti. Ārpus tā ir, protams, ir arī Saldus un visa Zemgala, tā kā mēs diezgan aktīvi strādājam pašlaik. Bet, teiksim, tāda lielākā un aktuālākā varbūt doma ir par tām kvotām, jo cilvēki īstenībā arī par tām ir diezgan satraukušies, jo iepriekš vismaz kaut kāds glābiņš viņa domāšanas veidā bija pieteikšos vienā, pieteikšos pie otra speciālista jau citā klīnikā un varbūt laimēsies. Jo kvotas tas ir viens no sarežģītākajiem risinājumiem cilvēkam, kā tikt pie ārsta, pie speciālista. Tā ir viena iespēja, kā tikt pie ārsta par valsts apmaksāto naudu, par nodokļu maksātāju naudu. Būtībā ir tā, ka tās kvotu rindas mums ir garākā, man liekas, ir gada pusi jau. Ja? Gada pusi, un tas ir ultrasonogrāfija, piemēram. Tas viss ir saistīts ar speciālistu trūkumu, jo mums viņi nepietiek, tāpēc tā rinda arī izveidojās. Un, protams, viens no iemesliem, kāpēc tas ir, bet tas samazinās tikai 30% aptuveni rindu, tas ir, ka cilvēks pierakstās vairākās vietās. Protams, es ceru, ka šogad tas tiks kaut kādā veidā risināts, bet tas nesamazinās rindas pilnībā. Tas apmēram pa 30% varbūt samazinās, bet būtībā tās rindas veidojas gan pacienti daudz, mums arvien vairāk paliek, tauta noveco un, protams, arī speciālistu trūkums. Jā, bet taču rosinājums, kā tas strādāt, ir jau uzsācis vai nē, skatoties, ka tu drīkstēs pieteikties tikai pie viena speciālista. Kā to uzņem pacienti un kāds ir jūsu skatījums uz šo komentāru? Būtībā jau tas ļoti atvieglos mūsu darbu, jo pacients parasti piesakās 5 vietās, vienā tiek visātrāk un pārējās neatsaka. Rezultātā mums izveidojas caurums šajā rindā, un nākamā dienā, piemēram, atbrauc speciālists, kas man arī brauc no Rīgas, viss galvenokārt speciālisti, viņš atbrauc un viņam ir pierakstā kāds 2, 3 vai 4 izkrīt. Tas ir ļoti neglīti gan no ārstam kavējam laiku, gan arī pacientam, kas varētu tur tajā vietā būt. Tā kā tas risinājums ļoti labs būtu, un mēs nepacietību gaidam. Es ceru, ka šogad viņš beidzot būs. To, kad pacients var pierakstīties pie viena speciālista vienā vietā. Jā, bet kā to pārbaudīs pēc tam, kas ar digitālām un e-veselībām viss ir kārtībā, tām droši var uzticēties? Šo nemaz nevarētu tā kā teikt, jo tāpēc, kad e-veselība mums vienmēr ir klibojusi, es ceru, ka digitālā veselība kaut kādā veidā varbūt labāk strādās, bet tās rindas tiešām pa 30% ceram, ka nedaudz samazināsies, kad būs tikai iespēja pieteikties pie viena speciālista. Bet vēlreiz atgriežoties pie kvotām, cik daudz kvotu, piešķir, konkrēti runājot par Jelgavas klīniku, cik piešķir kvotas pie speciālistiem kopumā vai pie katra speciālista atsevišķi tās tiek sadalīts, un vai tās ir pietiekami labi, ja to dara tikai viena mēneša griezumā, vai tagad būs gada griezumā? Jā, pirmkārt, mums pagājušā gada mūsu apjoms eiro naudās, kas bija valsts pasūtījums, bija 4,6 miljoni. Tie sadalās pa specialitātēm, katram atsevišķi ir noteikts daudzums.
un katra kvota tiek izstrādāta, piemēram, iepriekš tas bija pārbauda, teiksim, viņi pārbaudīja Nacionālās veselības dienas kaut kādā jūlijā apmēram, ja, un tad pateica, kas nav izpildīts vai kas ir izpildīts. Tagad tas notika janvārī, un faktiski visa pārpilde, ja, kas veidojās, viņa netika samaksāta. Rezultātā mēs, protams, esam zaudētāji, jo mums jau ārstam ir jāsamaksā, kas atnāca strādāt, jo izveidojas interesanta situācija, ja atbrauc 30. datuma ārsts, tad viņam netiek samaksāts no valsts, ja? Tā nauda tiek it kā valsts nonāk mūsu parādā mums. Bet būtībā mans ieteikums ir samaksāt šo naudu pavisam. Ja jau mums ir piešķirti 4,5 miljoni, tad viņi arī mums ir priekš mūsu darba. Mazums aiziet vienā mēnesī, ārsts aiziet atvaļinājumā, citā mēnesī varbūt ir dekrēts beidzas kādam ārstam, un viņš atnāk, un viņam nav to kvotu vairs. Tā kā iespēja mums pašiem strādāt un manipulēt ar šīm iespējām, man liekas, ka būtu tikai pozitīvi, un bez tam valstī nebūtu jāuztraucās mazāk. Kur birokrātijas, kā saka, samazinājums, ja? Valstī nebūtu jāuztraucās, ka tās kvotas kaut kam ir jāskaita, jāraksta tās vēstules 5 lapu garumā, mums jāsoda. Katru mēnesi? Jā, un tieši tā mums. Ja mēs uzrakstam lūgumu, es katru mēnesi rakstu lūdzu šim palielināt kvotu, jo tur pietrūkst. Man katreiz ir atbilde, nē, mums nav līdzekļu, to nevaram izdarīt. Rezultātā viņi jau neraksta vienu lapu. Tas ir kāds 4 lapas, visus likumus nosauc, un beigās ir viena rindkopa. Lūk, birokrātija, vai ne? Tātad netiek plānots pēc tam, jāsaka, post factum, tikai tādā veidā skatās uz priekšu, vai, piemēram, jums ir bijusi izdevība pieprasīt papildus kvotas tikai tādēļ vien, kā ar Eiropas atbalstu jums ir 2 operāciju zāles, valsts ir atbalstījusi. Eiropa atbalstījusi un kvotu dāsnums. Ne? Redziet, mēs izveidojām, renovējām operāciju bloku, un mums tagad ir 2 jaunas zāles, moderna aprīkojumi. Tas ir pateicoties Eiropas atbalstam, un valsts jau šo mums atbalstīja. Parakstīja visi, ka tāda lieta notiek. Tad jau arī jāņem vērā tas, ka mums ir kapacitāte lielāka, ka šeit varam dienas operācijas, dienas stacionārā veikt. Protams, kad kods netika palielināts šajā jomā. Bet vēl ir cerība. Nākamais pusgads varbūt kaut ko atrisinās, ir kādas idejas iesniegtas plānotājiem. Protams, mēs katru mēnesi rakstam tik daudz, cik šogad es rakstījuši, sen nav tā bijis. Un katru reizi ir atbildi, ka nav. Un es saprotu valsts situāciju. Protams, ir aizsardzība pirmā vietā un vairāk naudas nav un nebūs. Tas ir jārēķinās, diemžēl, arī mūsu pacientiem, jo tas, kad aizsardzībai ir vajadzīga nauda, to mēs neviens nenoliedzam. Bet ir jau arī iedzīvotāji, tie, kas maksā nodokļus, ir bērni, ir galā arī pensionēti cilvēki, kuriem vajag veselības aprūpi. Tieši par iedzīvotājiem arī es gribēju visā šajā plānošanā un visa tā labā solījumos, ko piedāvā it kā sistēma, un kas jums ir jārealizē, jums sāp galva par citām lietām, teiksim, arī tāpat skaitā, kā palīdzēt iedzīvotājiem un kā reāli palīdzēt iedzīvotājiem, kuriem nav naudas, kuri dzīvo uz robežas par ikdienas tēriņiem, cenas aug, dzīve kļūst dārgāk nenoliedzami, un kā labot situāciju? Kredīts jau neviens veselības uzlabošanai nedos cilvēkam, kuram nav ienākuma reāli. Ko jūs ieteikt šajā jomā? Kā jūs to komentēt? Ko darīt cilvēkam? Naudas, protams, ka nav, un maz viņa būs, bet katrā gadījumā, ja jau valsts izveidoja valsti, taču mūsu paši iedzīvotāji. Un viņi jau veidoja, atbalsta šo sistēmu, lai pašiem būtu gan nodrošināti bērndārzi, gan nodrošinātas skolas, gan veselības aprūpe. Ja? Un faktiski mēs ceram, ka veselības aprūpe mums būs, ne tikai ir, bet arī būs, tā kā mēs būsim arī vecumā. Un ko darīt iedzīvotājiem? Faktiski tiešām būt aktīvam tajā ziņā, jeb saprotošam, ka ja tu esi pieteicies 5 vietās, tomēr atteikt, ja, jo ir cilvēki, kas neatnāk arī piesakoties vienā vietā, un tad tā vieta mums gan ir reģistratūra, kas apzvana, 3 reizes viņi saņem 2 zvanus plus izziņu, ja, faktiski, un ja tad vēl neatnāk, tad tā ir kaut kāda, nolaidība pret savu veselību un pret to ārstu, kas pieņem. Un tad reģistratūra fiks meklē citu kandidātu, lai nepaliktu tukšums, jo ārstam jau nav izdevīgi braukt uz to vietu, kur viņam ir tukšs pieņemšana. Ja? Jā, bet ja cilvēks laikus netiek pie konkrēta speciālista, tas
neko labu nedod ne valstī, ne pašam cilvēkam. Bez šaubām pirmām kārtām tiek ielaistas visas vainas un ārstēšanās arvien dārgāk un pat neiespējami vispār. Atnāk cilvēks pie ārsta, ģimenes ārsts uzrakst nosūtījumu, ja? Nu, tad ir kaut kāda, var cikot, pieņemsim hronisks slimības pārsinājums, ja? Viņam pasakam, kad aiziet uz klīniku, ka tur ir kaut kāda pusgads jāgaida. Pēc tā pusgada jau viņam ir vēl kaut kāda vīrusa, vēl kas tā slimība sāsinās. Vai viņš vispār sagaida to pēc pusgada to savu vizīti, ja? To ir jautājums. Tā visa ievilkšanās un rinda jau, kā pasaka, pasliktina vēl vairāk veselību iedzīvotājiem. Bet salīdzinot tās iespējas, ko paver, teiksim, šī jaunais tas modelis ar kvotām, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kas jau 10 gadu garumā apmēram velkas runas par tām kvotām, ir kaut kas pavirzījies tomēr uz priekšu, jo mana saprašana ir kāda. Es saprotu, ka ja cilvēks ir izmisumā, viņš apzvana dakteru speciālistu Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, kaut ko pierakst uz konkrētu datumu. Ja tur netikšu pie tā, tikšu noteikti pie tā kaut kādas drošības, tas spilvens bija, ka es varu zvanīt un pieteikties pie daudzās pilsētās, pie daudzām veselības iestādēm esošos speciālistus. Tagad tā nebūs. Tas jau ir koks ar 2 galiem, saprotiet, ja viņš piesakās vairākās vietās. Kāpēc tas cilvēks to dara? Jo viņam reāli vajag tikt pie speciālista. Tāpēc arī viņš zvana uz 5 vietām. Ja viņam nebūtu problēmas tikt savā reģionā, savā kaut vai Jelgavā pie speciālista, viņš jau nebrauktu citur un netaisītu citur rindas. Tas viss ir, jo mazāk naudas ieguldam, jo vairāks ir, kā saka, izmisums pacientu un vairāk viņi braukā riņķī un meklē citos vietās. Jo viņi jau rēķina kvotas, kā NVD rēķina Zemgale, Kurzeme, Latgale, Rīga. Jā, tieši tā, bet ja nav pie mums, ja piemēram mums ir speciālistam vairāk kāda vieta, cilvēki brauc no citiem reģioniem. Mēs diezgan daudz cilvēks 10 000, man liekas, aptuveni apkalpojam no Rīgas, kas brauc pie mums. Tas nav tā, ka tās ir tikai, kā saka, reģionālā ietvarā. Cilvēks brauc pie speciālista, un ja mums ir laimējies piesaistīt, vai arī mums ir tik laba, teiksim, izveidojusies vide un atsaucīgs kolektīvs, piesaistīt speciālistu no Rīgas, tad viņš brauc pie mums, un pacienti, protams, brauc līdzi. Jo tagad veselībā jācenšas, ko es iesaku, braukt savam speciālistam līdzi, kaut vai uz Liepāju, bet ja viņš tur pieņem un ir iespēja tikt, tad izmantojiet to, protams. Jā, kā ir nevis starp citu, bet tas ir viens no svarīgiem momentiem cilvēkam tikt pie laba speciālista, kuram jau ir uzticība, izveidojusies pieredze, viņam ir liela speciālistam. Kā ar speciālistu pietiekamību un cik jūs vēl vēlētos varbūt kaut ko labāk šajā ziņā? Protams, ka speciālisti trūkst. Mums trūkst sonogrāfijas speciālists, trūkst endokrinologs, trūkst psihiatrs, var sakot. Meklējam, kā varam un kur varam. Tāpēc mēs veidojam arī klīniku, tāpēc esam atjaunojuši, tāpēc veidojam šo iekšējo vidi, lai speciālisti braukt labprāt pie mums un strādātu. Bet viņš jau brauc tad, kad mums ir kvotas. Un tagad mums bija diezgan jau pagājušajā gadu sarežģīta situācija. Diemžēl nākās palielināt maksājumu pakalpojumu skaitu, un tāpēc arī daļa ir kvotētie speciālistam, un daļa ir atkal viņš pieņem pa maksu. Tā kā maksa pieaug, mums šoreiz maksas pakalpojumi pieauguši gadu laikā pa 24% aptuveni. Teiksim, man tas nav skaidrs. Tas ir labi, vai tas ir ļoti labi? No vienas puses, no mūsu izdzīvošanas, kā es saku, jautājumu, tas ir labi, jo tāpēc, ka mēs tiešām cenšamies kaut kā stabilizēt savu situāciju. Savādāk tu nevar zināt, ja pēkšņi tiešām aizsardzībai visa nauda aiziet, kā mēs to varam zināt. Tad faktiski kā mēs izdzīvosim. No otras puses, no iedzīvotāji, protams, tie, kas ir maksājuši nodokļus, viņi grib tomēr arī saņemt savu veselības aprūpi. Jā, runājot par to, kā piesaistīt jaunos speciālistus, jums jau arī laikam ir izveidojusies pietiekami liela pieredze sazinoties ar saviem kolēģiem visā Latvijā. Kas ir tas galvenais, uz ko vēlas saņemt jaunais speciālists, kurš piesakās uz vakancēm?
klīnikās un ambulatoriskajās iestādēs, vispār veselības iestādēs? Īstenībā viens nepiesakās, viņus atrod un nestrādā nekādas ziņas, nekur nekādas tur CV online vai vēl kaut kas. Viņus atrod speciālistu savu grupas biedru, piemēram, mani grupas biedrus es uzrunāju, varbūt kāds vēl kaut ko pazīst kaut kur. Tā kā, faktiski tas ir tāds ļoti izaicinājums. Tur, man liekas, zelta medaļu vajadzētu dot veselības iestāžu vadītājiem. Tas ir tāds jautājums aizēja tur, nezinu, kur atnest to, nezinu ko, un tad tu esi dabūjis to speciālistu, kā lai pasaka, laimīgs par to, ka tu vari izpildīt kvotu, jo ja nav speciālista, tad kvota tiek atņemta. Ne jau tā vienkārši nākamā gadā, ja tev rodas speciālists, viņa netiek atdot atpakaļ. Bet kā tas tiek reāli īstenots, šī speciālistu pieejamība? Viņam konkrēti būtu vajadzīga lielāks atalgojums vai dzīvoklis, vai to, ka viņam nevajadzēs braukt, piemēram, daļu nostrādājot jūsu klīnikā, būs jābrauc varbūt uz Gulbeni vai Aizputi, kur arī aicina un izšķir tādus labus speciālistus. Reāli tas ir kaut kas liekas ķīmija priekš manis, piemēram. Pilnīgi ķīmija, jo iedomājieties, tas cilvēks, kurš varbūt dzīvo Jelgavā, viņš braucis, es vairāk speciālistu šādā veidā pārunājis, veidojot klīnikas imidžu un, tā teikt, uzaicinot viņu ar gadiem sāk pie mums arī strādāt. Bet viņi brauc uz Rīgu, brauc uz Saldu, brauc uz vēl kaut kurienu, uz Bausku, piemēram, un kāds 5 vietās faktiski speciālists strādā. Un būtībā ir pat dažas, teiksim, novirzieni, kur mēs varētu visu nodrošināt. Viens speciālists, kaut vai kardiologs, strādā katru dienu pie mums, un mēs visu varam nodrošināt. Bet tā sistēma ir tā iegājusies, ja, ka viņš brauc vēl 5 vietās, viņu izķer. Tagad maksas klīnikas veidojas kā sēns pēc lietus. Ja. Tāpaši pastieties, kas tās jaunās klīnikas mums ir, viņas, viņas meklē speciālistus, un viņas uzrunā mūsu speciālistus, atkal velk projām, palielina naudu, mēs pēc tam atkal attiecīgi palielinām viņiem maksu, un tas faktiski ir tāds apburtais loks, ja, jo mums vajag speciālistu, mēs esam gatavi maksāt labas naudas, daudz labāk starp citu nekā Rīgā, procentu ziņā, tā kā laipni aicināt mūsu klīnikā. Jā, skaidrs, ka tas arī zināmā mērā ir, teiksim, reforma rezultāts, kurš nav varbūt precīzi izstrādāts, un ko vēl mēs varam sagaidīt no jaunākām reformām, kas tiek plānotas, to arī vēl nav zināms, kā tas viss tiks. Mēs ceram, ka viss būs kārtībā. Ejam uz labo pusi. Jā, tā kā paskatīsimies, kā ir ar cerībām. Tātad kopš šī gada sākuma valstī ir jaunā zāļu cenu reforma ieviesta, un kāds ir jūsu skats un komentārs par šo, daudz šķēpus lauzošo, bet it kā jau pieklusušo vai labi jau iestrādājušos modeli? Ir pacienti, kas ir diezgan neapmierināti par to, ka viņš aiziet uz aptieku, viņam jāpiemaksā tie 0,70 cik tie centi. Protams, kad viņš prasa, kas un kāpēc. Ieejot savā aptiekā, mēs tā teikt aprunājāmies, jo man aptieka arī, diemžēl, nav mūsu sistēma, bet es, kā pasaka, īrēju telpas lielajai aptiekai, un viņi teica, paskatieties tur pa kreisi, tur, protams, ir pārtiks piedevs, tām ir riktīgi pieliktas cenas, mēs to arī daram, paskatieties pa labi, tur ir recepts, tiem noteikti ir zemāka cena, nedaudz. Tie cilvēki atkal ir apmierināti. Tā kā neviens jau, tas ir koks ar 2 galiem, neviens jau neies sev kabatā caurumu, teiksim, radīt. Pieliks naudu klāt citā vietā, un tā arī ir notika. Vitamīni un visas tās lietas aptiekās maksā nežēlīgi dārgi, tāpēc es arī iesaku lietot internetu aptieku. Tur ir zināms cenu atlaides. Lētāk. Ir, jā. Jā, bet ne visi māk ar internetu rīkoties, sevišķi tie, kas sirkst un kas ir pietiekami cienījamos gados. Bet, piemēram, vai mēs zāles nepērkam par daudz, ja jau jums blakus aptiek, varbūt esat pārunājuši, ko pērk visvairāk, ko varbūt ne, ko cilvēks meklē. Man bija kāda intervija, tagad konkrēti nepateikšu tieši ar ko, bet ar medicīnas jomas pārstāvi. Un viņš izteicās, ka mēs nepiedodam daudz, pērkam
medikaments, piemēram, ibumetīnu un visu pret, kaut ko tādu, ko katram gadījumam vajadzēs kaut kad ievaidzēties, bet, ja vēl ir lētas, tad pirksim kvantumos. Cik tas ir pareizi? Vai cilvēki, teiksim, tiešām iegādājas zāles, kas īsti nebūtu vajadzīgas tik lielā apjomā? Tur jau arī tas faktors strādā, kā es saku, ir netiešie faktori, kas tu ietekmē. Faktiski jau tas ir tas, ko es vienmēr iesaku, skolās vajadzēja veidot veselības stundas. Bērniem jau no mazotnes mācīt, kā rūpēties par sevi pirms saslimšanas. Un jo vairāk cilvēku rūpētos par sevi preventīvi pirms saslimšanas, tad faktiski arī veselības stāvoklis būtu labāks un tad mazāk tās zāles būtu jāpērk. Jo tagad mums ir tā doma, es pagulēšu pie televizora, man tur kaut kas, kā saka, trūkst, iedzeršu vitamīnu un viss man būs. Tomēr ir jāsporto, ir jāiet, jākustās, jo cilvēks organisms jau ir veidots kā tāds kustīgs mehānisms. Viņam ir jābūt svaigā gaisā, jārūpējas par sevi, un tas būtu jāmāc no mazotnes. Tas ļoti svarīgi būtu skolā, veselības mācībai būt. Jā, vēl runājot par zāļu cenām, teiksim, kompensējumās zāles, kas kādam pacientam ir ļoti, ļoti vajadzīgs, un tās parasti aizņem pat vairākus tūkstošus no maciņa izņem, teiksim, pērkot šīs zāles, kas arī, teiksim, ir daļa kompensēts. Tās ir jūtami lētākas, ko saka pacienti. Viņiem nav tik liela problēma naudu nopirkt kompensējumās zāles. Es nerunāju par mazām cenām, bet par... Viņām ir zināmas atlaides un zinām, protams, kad tie, kam ir recepšu zāles vajadzīgs, tiem nedaudz varbūt tas izdevīgāk ir, bet atkal iestājas jau atkal cits jautājums par to, vai tās zāles vienmēr ir pieejamas aptiekā. Tas arī mums dažreiz ārsti iet apkārt un saka, aiziet uz to aptieku, bet tajā aptiekā pacientam nav zāles. Attiecīgi jāmeklē, varbūt dažreiz ir pa vairākām aptiekām. Jā, runājot par zāļu iegādi X stundai, daudzi par to runā, bet īsti nav skaidrs par slimnīcām, lielajām slimnīcām, jā, tās izstrādās savus variantus, kā tiks palīdzēts katram, kam tā palīdzība būs vajadzīga tajā X stundā, bet ko var darīt, teiksim, klīnika? Ambulatorajās iestādēs tas ir nedaudz savādāk. Slimnīcas faktiski tagad 3 mēnešus veido uzkrājums, un mums vienu brīdi bija 2 mēneši, un tagad arī mēģinam pie tā pieturēties, bet telpu ir tik, cik ir, un nav iespējams faktiski tik daudz uzkrāt, jo ir jau kaut kur jāglabā tas viss. 2 mēneši aptuveni tā varētu būt, ka tas ir tāds neliels uzkrājums. Te bija ļoti liels problēmas un vienkāršu natrija chlorīdu, ko vajadzēja kās injekcijām, un faktiski tev operācija ir jau gandrīz vai notiek, bet pietrūkst šo visu, kā saka, šīs vienkāršās vielas, kur tagad es saprotu, kad mēģina atrast no citām valstīm, un pašlaik arī slimnīcās tāda jautājums, šī sāk trūkt, bet mums veicās, mēs, protams, kā jau medicīnā visu var dabūt arī pa labu draugu, tad kaut kur sarunājām un dabujām, tā kā mums ir krājums šajā jomā. Tā kā nav tā, ka galīgi nekas netiek domāts un netiek darīts šajā virzienā, ka palīdzētu arī grūtā pavisam brīdī cilvēkiem. Ja? Tā, jāsaka paldies par sarunu, paldies par atbildēšanu skatītāju jautājumiem un godātie skatītāji, paldies par līdzi sekošanu. Veiksmīgu dienu un lai mēs esam veseli. Jāsaka. Paldies. Paldies.